kurš tev vēdēs jums? Labvakar! Labvakar! Šodien mums ciemos Dundaks trio. Pašlaik ir tā, ka skolā daudz apzinās, ka Dundaks trio tie 3 cilvēki, bet principā neko vairāk. Ir ienākuši daudz jautājumu par to, no kurienes jūs nākdami, uz kurieni iedami. Un varbūt principā varētu ir sākt ar to. Varbūt jūs varat pateikt, kas ir Dundaka? Pagasts. Novads. Galvaspilsēta. Kaut kādi vēsturiskie fakti. Jā, tur no turienes nāca krokodils Dānijas. Yes. Īstais krokodils Dānijas. Tur pat piemineklis uzbūvēts. Krokodils Veidol. Kurā gadā? Šis pēdējiem man tā liekas, nezinu. Plus mīnus 4 Jā, pēdējiem. kaut kā to laiku. Un kā Dundagā ar muzikālo dzīvi tur? Švāk. Ir mūzikas skola. Pilī. Yes. Pilī muzikas skola. Pats ģitas celmiņš tur māca ģitāru. Yes. Tagad? Yes. Kādreiz mācīju rugājus. Kādreiz, jā. Pats rugājus mācīja ģitāru. Yes. Darām tā, varbūt tagad uz priekšu mēs parunāsim par mūziku, par to, ko jūs darījāt Dundagā, piemēram, par Emīlu. Bet Emīls klusē. Kāpēc Emīls izvēlējās mūziku un kāpēc Emīls nāca uz Ventspili? Kāpēc Emīls izvēlējās mūziku? Sen es jau atceros, ka bērnārzā viņš kaut ko uz ģitāras ākstījies, tālāk spēlē. Viņš iestājas pat mūzikas skolā pirms mums. Viņš tur paspēlē kādu gadu. Viņš mājās mācījās Metalliku visu laiku. Viņš akolē stājās. Vienu gadu pie Raitrērika un tā pie Rugāja. Tad sanāk viņš tas vecākais, gudrākais, labākais? Nē. Kāpēc? Slings. Labi. Varbūt, dārgie kungi, jūs varat pastāstīt par Rikārdu kaut ko. Kāpēc izvēlējāt mūziku? Viņš nebija jūsu draugs? Bija. Kādreiz. Viņš nekad nevēlējās spēlēt ar jums kopā? Jūs viņu... Nē, mēs no sākuma spēlējām. Pilī mēs mēģinājām visu kaut kādas gabaliņas tur spēlēt. Jūs viņu nepieņemāt sākumā? Pieņēmām. Mēs abi divi gājām sitamo instrumentu. Sitamos instrumentus mācīties. Kuram tad labāk sanāca? Man. Un tagad, ko tu mācies? Ģitāru. Darbie kungi, runājam tālāk par Ernestu. Kāpēc Ernests ir šeit? Viņi gribēja mācīties spēlēt. Tāpēc, ka Rugājs vairāk vai mazāk mums pieredzēja nākuši šo skolu. Viņš ļoti ilgi ir tā pusgadu laikā katru mēnesi teica, lai nākšu. Un kopumā, ja jūs nebūtu neviens šeit atnākuši, ko jūs darījāt? Vidusskolu pabeigtu. Tehnikums? Tagad, jā. Nē, vidusskolu. Tad universitāte? Iespējams. Anglija? Pēc tam tālāk uz kuģis būtu gājis. Ko no jums vēlējās vecāki? Turpināt tautsēmniecību, Latviju paražas pa laukiem, pa mežiem. Nē, jūs izvēlaties mūziku. Nu labi, tad vienu mirklīti mēs jums sataisīsim tēmas un tikmēr reklāmas pauzīt. Tā, ok, un prieks jūs atkal redzēt. Droši cienēties ar mūsu tēmu. Tas ir domāts tikai skolotājiem, kas paliek šeit. Bet, principā, jums ir tāds priekšrocības pašlaik. Un mums ir ienākuši nākamie jautājumi, un tādi normāli jautājumi. Varbūt jūs atceraties katrs par saviem pirmajiem skūpstiem. Kurš atcerās, kurš nē, varbūt pat tā jāprasa. Ernests. Neatceries pat vārdu. Rihards vārdu. Nebija kondīcija. Es domāju, ka jums jābūt drošsirdīgākiem, nav kaut kā Magal treit. līdzīgs Hermanim, nebija kondīcijas. Ar Hermanu? Nē, līdzīgs kaut kā Hermanim. Nebija kondīcijas. Un nākamais jautājums reiz, protams, automātiski. Vai jums ir bijis pirmais skūpsts? Laikam. Tas, kas laikam ir bijis?
tie atmiņu nebija. Jūs puiši gribat teikt, jūs esat nevainīgi? Tas Dundekstrijā nedaudz. Tas noslēpumains, jūs slepjaties. Līdz ar to nākamais jautājums arī par pirmajiem randiņiem, ko jūs domājat, vajag puķis, nevajag? Tad dzīvo, ko jāsaka, grūti atļauties puķis. Tīpaši, kad ceturtdien piekdienā. Vai nav tā, ka tā naudiņa tiek pirmdienā notērēta, vēl pirmdienai nepienākot un nav par ko? Tā Nu, ir. ir gadījums, bet, Bijuši gadi. nu jā. Jūs izvēlaties mūsu pašas skolas meitenes, jeb no pilsētas? Skola. Skolā ir varianti. Varbūt varat nosaukt vārdā, pēc tam mēs varam uzaicināt nākamreiz uz interviju. Izaiciniet. Yes. Labi, principā varam vēlreiz apdomāt šo jautājumu atvērties. Jūs ieminēties arī kaut ko par koju dzīvi. Nu, skan diezgan grandiozi, vai tas ir kā kontinents atsevišķs, vai kā, vai tā ir pasaule, zem zemes, vai kas tur tāds īpašs? Varat precizēt jautājumu? Nu, ja runā par to, ka profesijas izvēle nav vieglākā menedžēt katru gadu atpakaļ un uz priekšu, principā runāšana ir par to globālo stāvokli, vai tā ir apakšzemes likumā ietilpstošs jautājums, vai tas ir kaut kas labāks. Virszemes. Principā jautājums par tām pašām klajām, kas tur ir īpaši. Tur ir 17 istabas. Kur ir tā labākā? Otra. 3. un 4. Okay. Yes. Reklāma. Kungi pat nevienreiz te nav pamēģinājuši. Ok. Nu labi, runāsim varbūt arī par nopietnām tēmām. Teiksim, jūs tā varbūt dažreiz liekas diezgan akli izvēlēties vidusskolu, var, ka tiešām jūs jau paši saskatījāt iespējas. Es pieļauju, ka tā droši vien arī ir. Kādas tās iespējas jūs tam izvēlētajā profesijā, kur jūs redzēt to nākotni, kur jūs iesiet, ko jūs darīsiet? Nu, ja viss izdosies, kā cerēs, tad uz Amsterdamu. Amsterdam. Jā. No kā jūs ietekmējaties? Izklausās, ka tur ir laba skola. Jā. Jo? Jo Tā cilvēki runā. Un ko tad, piedzīvots. Kā tautās? ko tad jūs mūsu augstskolas skādējat, kas tur pa vainu? Nezinu. Vēl neesmu baigi domājis par to. Jūs pametīsiet Latviju? Iespējams. Iespējams. Vai tā māmas nav žēl? Šovas ar mammu baigi pētāsies. Okay. Tas laikam cits temats. Nē, Jā. kāpēc? Jo cik tad laba skola, kāpēc labi vērātos? Labi, kā Es tad domāju, tur ka ir mamai tā? no priekšu mēs kaut kā tādu. Jūs jau stabili ziniet, varbūt jau to pamatlikmi tur algai vai kā? Amsterdamā. Jūs šaujat uz dulu. Es domāju. Nesanāk, ka tur tā praktiski Anglijā jāpaliek uz vasaru, lai jūs apelnītos un tad kā? Nezinu. Pēc stabili esat to izdomājuši. Nu, man Vēl prieks. neesmu. Nē. Šaubos. Bet te ir garšīgi. Brīnišķīgi. Jā, kas viņai vainas? Vai viņi burvīgi vienkārši. Kas tev nepatīk? Nē, man patīk. Kad tu lejā. Tur viss izgriezīs.
jums teiksim, šī skolā, neņemot vērā to, ka nedaudz jāpaceļ par dažādākām iestādēm un telpām, jums viss apmierina, izkārtojums, pultis, notis, internets. Nē. Kājās ir tāds lēns. Beidzot atgriežamies pie kojām. Kas tas kojās lēns? Lēns internets. Internets jau, briesmīgi. Un čauris tolets. Jā. Jā, Ļoti čauris. tolet. Nav graujies. Internetu piecietīt, bet tolet, briesmīgi. Vai kojās ir arī zaļās laputis? Tas bija Nav manīts. Nav manīts. Nav pamanīts, varbūt tāpēc, ka viņas ir lilā? Nē. Nē. Nav arī lielā laputs. Skatos, mums te raksta Elza un prasa jautājumu, kas jūsuprāt ir kondīcija? Stāvoklis. Vai ar to vārdu domā grūtniecība? Nē. Ir baigi grūti jūs piesaistīt vispār. Es domāju par jauniešiem, teiksim, uz tādu profesiju, ko esat izvēlējušies. Vai nu tu esi fanāts vai ne, vai nu tev ļoti patīk. It kā jūs esat stabili, neziniet par darba iespējām, bet riskējat. Es skolotāju domāju, varēšu strādāt. Par skolotāju arī labs variants, varbūt jau ir piedāvājums. Dundaks trio, jūs skaitaties kā kas ansamblis, jā? Vai jums ir arī viespākslinieki? Jā. Jā. Mums pilnais nosaukums ir Dundaks trio featuring Anse Wow. un Roberts, un featuring Roberts, un tagad arī featuring Girgensons. Līdz šim jums ir bijuši ļoti daudz koncertu. Nē. Kad jūs pēdējais kopā spēlējāt? Šodien. Tātad jūs esat ansamblis, kas ir tikko savācies, bet īsti uzstāšanās nav bijuši? Nē, ir bijusi uzstāšanās. Ir bijuši ieskaits. Tur, kur jūs vērtējat. Bet, teiksim, savu programmu, kaut kādas savas kompozīcijas. Vēl tikai top. Vēl top. Būs. Kad būtu prezentācija. Nākotnē. Mēs varam droši sarunāt prezentāciju, mēs jums varam uztaisīt. Tikai uztaisīt programmu. Vienīgi. Kaut kāds singls varbūt jau ir padomā. Jā, nē, Bet būs. arī Tematika vismaz par ko? Par ko varētu būt jūsu albums? Atmiņas vai par dzīvi. Par dzīves jēgu. par dzīves jēgu? Yes. Man ir šķiet tā kā tipisks kaut kāds variants? Nē. Vai negribat dziedāt par Dundaks priežu skujām? Man liekas tāds Es esmu diezgan pārliecināts, ka Dundakā mēs nav tik daudz. Singls par Krokodilu Dandiju. Tas vēl paliek. Tur jau Dundaks viss izdarīts. Kaut ko tādu vajadzētu. Labi, mēs gaidīsim, protams, jūsu numurus un gaidīsim jūsu diskus un singlus. Varbūt jūs varat mums kaut ko šokar arī nospēlēt vai nodziedāt vai kaut ko tam līdzīgi. Instrumentu. Viss nav. Ok. Klavieres? Jo, mums jau principā vienalga, uz ko jūs spēlējat, kā jūs dziedat, tu tā principā. A cappella. Ko mēs varam piedāvāt? Varbūt sarunājam tā. Man ļoti iepatikās jūsu tematika te nākošajam diskam par Krokodilu Dandiju. Un varbūt, ka varētu kaut kādu dziesmu izdomāt par Krokodilu Dandiju no Dundas. Es domāju, ka varētu mēģināt. Ļoti labi gribētu, tad jau varētu. Es domāju, ka tur viss skaidrs, tu padod ritmu, kā tu gribētu. Un viens freestylā
kaut ko mierīgu 3 vārdos par Dundagas krokodilu Dandiju. Es došu rītu. Hermans vai dzienu. Es nemāku dzirdēt. Viņš ir labākais vokālis fandams. Ernest, solfeģo 8. Visi. Tu pat nevari dziedāšanu. Dziedāšu tā idejas. Nu labi, tad Dandi. Dandi. Nu jau jūs savu vārdu dziedat. Krokodils Dandi. Dandi. Krokodils Dandi. Krokodils Dandi. Dandi. Dundagai ir krokodils Dandi. Dandi. Krokodils. Ejam uz kodu. Dandijs. Paldies, jā. Principā nav jau sarežģīti, tikai jādomā. Un mums ir kaut kas vēl padomā. Principā jā. Mēs jums noteikti novēlam attīstīties, runāt skaidrā latviešu valodā. Brauciet uz to Amsterdamu, meklējiet laimi. Kā tur bija? Gulbīti. Aizmērnāju. Kā tas bija pantiņš par gulbīti? Nezinu, man tikai būtu vēņu vārdu. Skrūs. Nes mani uz laimīgām zemēm vai tam līdzīgi. Ved mani mājās. Nu pabeidziet. Gulbīti, sitam plaukstiņas, atver spārnus, izpūkās pauvas. Nes... Nē, kā tur bija? Aiziet man uz laimīgu zemi. Aidas man uz laimīgu. Jā, tā tur bija. Un tas ir kur? Dundaga. Mājās, Dundas. Jā, pie krokodilu Dandi. Vai nemaz dvēselītē nav trīsiņa? Vai nemaz nav žēl? Un mēs Dundaga? Nē. Nē. Labi. Nē, paldies, kungi, bija prieks ar jums pārunāt. Un jūs bijāt pirmie. Jūs pirmie atklājāt šo... Nu labi, es šokā pateikšu. Titī vakars, kur nevar saprast sākumā beigas. Mēs noteikti jūs aicināsim vēl. Bet tad runāsiet jūs. Ok. Davai. Nav jau grūti. Bet dzīvi dieviem grūti. Jā, šausmas. Vitamīni daudz jādara. Nomazgāsiet krūzīs, lūdzu. Jā, gatavs. Davai, tur aiz stūri, toaleti. Un galvenais ūdens daudz jādara. Kā jau cukuru pietiek, nepietiek? Bija perfekts. Parasti cukuru nelieku. Jā, vienam. Man jau bija aizdomīgi, ka vienam starp 3 vismaz tādam jābūt. Kas tad cukuram vainas? Nē, Negaršo. nē, Slikta garša. Viņš vienkārši pārāk veselību dzīvesveidu. Mēs vispār tā labi dzīvojam. Jā. Nāk visāds sveštautieši iekšā. Jā. Droši. Kas šitā repetēja? Man liekas, ka citrus zaļā. Vai garšīgi? Kā jūs šit uz kur pusi būtu Polija? Uz augšu. Nē, uz leju. No šejienes. No šejienes. Polija Uz būs tur, uz to pusi. stopas. Jā. Es ar tā domāju. 10 pienāca 6 cilvēki, lai 6 parādīja, kuri Polija stādīja to pašu virzienu. Bet viņi nezināja, Es Ventspili prasīju, kur ir viņi Polija. nezināja, ka vispirms tas Lietuva. Tas bija pārstāvums.
Kungi, man liekas, nākamreiz vienkārši jāpiedzerās. Nē, bet tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Nav. Alkohols slikts. Tas nav pareizi. Mēs to Bojās tautē nevar, nerādīsim. skolas nevar. Prestižs. Skolā ne. Skola nevar. Ko jūs nevar? Kā vispār varētu, nu, teiksim, tāds jaunieši kā jūs, kā jūs varētu piesaistīt šī profesiju? Ko jūs darījat? Kāds būtu menedžments? Kā jūs strādāt? Jūs ejat pie viņiem uz mājām, runāt ar mammām, tētiem vai Facebookā visu laiku rakstīt vienu rindiņu, nāciet? Kā piesaistīt jūs? Mūsu kā piesaistīt? Mums piesaistīja ļoti lēnām tā. Mums pirmo reizi ieminiet pavienot kaut kad janvārī ir ugājis, pēc tam februārī, un tieši katru reizi stāstīja zinu vairāk, un kas ir plus un kas ir mīnus, un tieši stāstīja, un tā beigās bija tāds, davai ejam. Bija runa arī par naudu kaut kādu varbūt? Jā, šāds ir, ka stipendijas ir, ka ir Eiropas stipendijas, normāls, ka ar otro kursu ir normāls Eiropas stipendijas, kuras, diemžēl, nav vairāk. Ko nu tagad? Grūzi tagad. Kas ir jums? Jūs viņus nekad nenepalīdz? Atsauks. Cik ir lielākā stipendija, cik jūs varat mēnesī nopelnīt? Droši vien atkarībā no atzīmēm vai kā? 10 eiro. Emīls pelna 10 eiro mēnesī. Tas ir uz rokas? Man ir kā pārskaita kontā. Citreiz ar aploks neļaut nav. Kā jūs tāpat? 10 eiro? Man 30 eiro. Oh! Valstī un Eiropas bija 24. Man bija 50. Tas bija pirmā semestrī, kad Jā, iestāju. bet visu semestri. No pirmā semestri bija 15. Un man semestru. Nu, un ko tad par tādu naudu var nopirkt reāli? Vienu kurpju pāri. Par ko jāvar Tev- samaksāt? Ernestam sanāk kurpju pāris. Par ko jāvar Tev sanāk samaksāt? ķedes. Man ēdien. Tev mēlīts. Jā. Žēl jūs, žēl. Bet no laukiem droši vien nāk piens ar taukiem. Olas. Ne? Nē. Ne? Tā pūles. Tev mājās ir olas. Tev viss mājās. Man ir rūles. Jā. Kad rīzēs smieklīgs man. Es jau te baigi nosmēju. Jā. Nē, jā, nu. Cik pulkstens ir? Kāda ir tā mūzikas dzīve? Labi. 52 pāris. Tandī. Tandī. Jā. Labi, ejiet prom. Ejiet tagad uzreiz. Ejiet prom. Ejiet prom. Prom. Pazūdat.